Ir uzņēmēju izveidotās Domnīcas Lāzara pētījums nesen, kur ir šis te objektīvs, viegli sarēķināms rādītājs. Latvija zaudēs 18,000 cilvēku vismaz līdz 40 gadam katru gadu. Jā. Kā jūs domājat? Tie 18,000 cilvēki katru dienu vairāk vai mazāk arī iepērkās veikalā. Tas ir 1% no iedzīvotājiem, principā, ja? Katru gadu. Tad ir skaidrs, ka, paralēli mums ir ekonomiskā izaugsme ļoti vāja, bet ir, ja? Un tas nozīmē, ka cilvēkiem teorētiski ir vairāk naudas, bet tas, ka cilvēki paliek turīgāk, nenozīmē, ka tādā pašā proporcijā pieaug viņu, teiksim, pārtikas patēriņš, piemēram. Ja? Jo cilvēkiem ir vairāk naudas, jo viņi procentuāli mazāk tērē pārtikai. Tā kā ir saprotams, ka tirgus, kaut kādos segmentos tirgus objektīvi sarūk. Ne tikai pieaug konkurence, bet sarūk tirgus.